No šā gada 1. oktobra Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā, kas ir reģionālas nozīmes medicīnas iestāde, pacientu vērtībām tiek piedāvāts jauns pakalpojums – daudzprofilu dienas stacionārs. Maksa par uzturēšanos tajā ir 5 lati dienā. Cenā iekļauta maksa par gultas vietu, kā arī 4 darba stundām kvalitatīvas aprūpes no medicīnas darbinieku puses. Ēdināšana nav paredzēta. Šajā laikā var veikt ārstnieciskās procedūras, kaut kādas izmeklēšanas procedūras, piemēram, kolonoskopija, tur vajadzīga kaut kāda sarežģīta. Ja? Kad slimnieks ir jāsagatavo tam un jāveic šis izmeklējums, var arī veikt kaut kādas citas izmeklējumus, var saņemt ārstēšanu. Tas ir atbilstošā profila speciālists, tad arī izvērtē, kas ir jādara tajā laikā. Dienas stacionāra pakalpojumus pacientiem piedāvā vairākās Latvijas slimnīcās. Mediķi atzīst, ka tas ir ērtākais ārstēšanās veids tiem, kas nevar atļauties ilgstoši uzturēties slimnīcā. Piemēram, viņiem ir jāpieskata bērni. Doma par dienas stacionāra izveidi Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā radās pēc finansējuma samazināšanas medicīnas pakalpojumiem. Pat laban šeit valsts apmaksā par 56 stacionāra gultas vietām mazāk nekā līdz šim – 277. Līdz ar to pastāv iespēja katrā slimnīcas nodaļā nosacīti brīvās gultas vietas izmantot dienas stacionāra vajadzībām. Mēs uzskatām, ka tā aprūpe ir tāda kvalitatīvāka, jo katra profila speciālista arī rūpējas par savu profilu pacientiem. Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas direktora vietniece medicīnas jautājumos Ruta Miķelsone skaidro, ka tikai internisti labāk zina sava profila slimības. Tikai ginekologi pacientiem vajadzības gadījumā var noteikt piemērotāko medikamenta lietošanu vai tā maiņu. Tāpat dienas stacionārā infekcionisti pacientiem var ārstēt aknu cirozi, slimnieku neievietojot stacionārā uz ilgāku laiku. Atgādinām, ka kopš pavasara ārstēšanās slimnīcā pacientam izmaksā 12 latu dienā, bet izmeklējumu veikšana, piemēram, kaulu blīvumu pārbaudē, pacienta iemaksa ir 3 lati, savukārt bez ārsta vai speciālista norīkojuma 17 latu.